Pēc autorizēšanās informācijas sistēmā DACE nospiediet uz izvēles sadaļu un izvēlieties sadaļu dokumenti. Tiks atvērta transporta darba uzdevuma datu ievadas forma. Laukā dokumentu numurs ievadiet jūsu transporta darba uzdevumu numuru. Šo numuru var arī neievadīt, tad sistēma to ģenerēs no jauna. Laukā transporta vienību izvēlieties no izvēles atbilstošo transporta vienības numuru. Ja vēlaties, variet dokumentam pievienot maršrutu failu, bet to ir iespējams pievienot tikai KMZ faila formātā. Lai failu pievienot, nospiediet pogu Choose File, izvēlieties atbilstošo failu un veiciet dubultklikšķi. Fails tiks pievienots dokumentam. Lai transporta darba uzdevumam pievienot informāciju par pārvadāto kravu, nospiediet pogu Komplektēt kravu. Aizpildiet informāciju par kravu. Laukā Pircējs ievadiet organizācijas nosaukumu, kas būs jūsu kravas pircējs. Laukā Pārdevējs ievadiet organizācijas nosaukumu, kas būs jūsu kravas pārdevējs. Laukā Matrica izvēlieties no izvēles atbilstošo matricu. Lauks piegādes vieta tiek aizpildīts automātiski pēc sistēmā reģistrētās informācijas. Laukā Cirsmas adrese ierakstiet vietas adresi, no kurienes krava tiks transportēta. Nospiežot pogu pievienot ciršanas apliecinājumu, ievadiet ciršanas apliecinājumu numuru. Izvēlieties no izvēles kalendāra ciršanas apliecinājumu sākuma datumu un beiga datumu. Lai ievadītu informāciju par certifikātu, nospiediet pogu pievienot certifikātu, ievadiet certifikātu numuru, izvēlieties no izvēles certifikāta tipu un ievadiet certifikātu beigu datumu. Nospiežot pogu pievienot pielikumu, jums ir iespēja transporta darba uzdevumam pievienot papildus dokumentus. Lai šos dokumentus pievienot, nospiediet pogu Choose File, izvēlieties atbilstošo failu un veiciet dubultklikšķi. Fails ir pievienots dokumentam. Nospiežot pogu pievienot sortimentu, izvēlieties atbilstošo sortimenta veidu un ievediet tā apjomu kubikmetros. Lai pievienot datus par vēl kādu sortimentu, nospiediet pogu pievienot sortimentu, izvēlieties no izvēles atbilstošo sortimenta veidu un ievediet tā apjomu. Gadījumos, ja krava tiek piegādāta kā dalīta krava, nospiediet pogu Komplektēt kravu un ievadiet datus par otro kravas daļu. Kad visi transporta darba uzdevuma dati ir ievadīti, nospiediet pogu Iesūtīt. Ir izveidots transporta darba uzdevums, kas atrodams sadaļā Dokumenti.